Sveicināti! Prieks jūs visus redzēt, kā tas ierasts, tā ir mums ceturtdiena, kiberdrošības diena. Šodien gribētu parunāt par ISL online attālinātās piekļuves rīku. Bet, kā ierasts, tātad drusku par sevi, tātad mani sauc Edvīns, jau kas nezina, strādāju Not Baltica, esmu tehnoloģiju konsultants un no Not Baltica esmu no 22. gada. IT jomā strādāju vairāk par 5 gadiem un varat redzēt, kāds mums ir darba raksturs, gan IT risinājumu ieviešana klienta vidē, gan arī drošības risinājumu, kiberincidentu izmeklēšanu un arī nodarbojamies ar kiberdrošības apmācībām. Kas mēs esam? Mēs esam Not Baltica, drošības eksperti, kas palīdz izmeklēt datoru uzvelšanas gadījumus, risināt ļaunprātīgo programmatūru problēmas un dalīties pieredzē, sniedzot ikdienas digitālās drošības konsultācijas. Latvijas tirgū esam vairāk par 5 gadiem, izplatām progresīvus IT drošības risinājumus, kas ir parādīts šajā slaidā. Tātad, kāds mums ir plāns šodien? Webinārā apskatīsim attālinātās darba virsmas programmatūru ISL online, kas ļauj pārvaldīt attālinātās ierīces ar dažiem klikšķiem. Daži tātad punkti, kas būs šodien apskatīti, tie ir veidi, kā veidot attālināto sesiju, ISL online funkcijas un iespējas, kā arī bezuzraudzības piekļuve, single sign-on un izmantošanas piemēri. ISL online attālinātās darba virsmas programmatūra kalpo par vērtīgu rīku ikdienas darbam, dažāda veida uzņēmēju darbībai, piemēram, arī klientu apkalpošanai, IT sistēmu pārvaldīšanai, lokāliem un ārpus office esošiem. Arī palīdz veikt apmācības, ja tādas ir nepieciešamas, taču svarīgi izvēlēties drošu, uzticamu un multifunkcionālu rīku, kas ir ISL. ISL online var izmantot gan tiešsaistē, gan arī offline vidē, jeb on-premises, kad tāds ir pieprasījums. Un arī, kā redzat, ir maza vizuāla piktogramma, lai jums veidotos labāks priekšstats, kā tad īsti šis rīks darbojas. Veidi, kā savienoties. Ir pieejams kā ierasts desktop aplikācija, tātad darbstaciju lietojuma programma, pēc tam ir pieejams tīmekļa vietnē, jeb webā. Tātad vienai no pusēm tomēr ir obligāti jālejuplāda izpildāmā programmiņa, un tad klients jau no otras puses var sasaistīties ar šo kodu, kuru sniedz attālinātās piekļuves administrators vai arī trešo pušu kaut kāds uzturētājs sniedz šo kodiņu, ieslēdzamies internetā un tad jau veidojam šo attālināto sesiju. Kā nākamais ir bezuzraudzības piekļuva, jeb unattended access. To var viegli diezgan uzstādīt un bez otrās puses piekrišanas, ja ir tāds pieprasījums, jebkurā laikā un dienā mēs pat varam ieslēgt šo darbstaciju, ieslēdzam, izdaram vajadzīgu un tad jau pēc tam arī varam izslēgt nost. Mobile devices savienojamies ar mobilajām iekārtām, jeb iekārtu uz iekārtu, varbūt telefonu uz telefonu, vai arī var izveidot savienojumu no telefona uz datoru, kas ir diezgan parocīgi, ja piemēram, dators nav pie rokas, bet tomēr ir jāsniedz kaut kāda tehniskā palīdzība. Var savienoties arī caur RDP un SSH, var izmantot Connect Box un arī daudz citas funkcijas, kā var savienoties. Kā tad izskatās šī programmiņa? Tātad, redzat, augšā ir pārvaldības josla. Tātad, ko var tur darīt? Var skatīt un kontrolēt šo attālināto darba virsmu, kopīgot arī manu kā operatoru ekrānu, padalīties ar klientu, lai viņš redz, kur tas varētu būt, ja viņš tomēr nesaprot un negrib mums to piekļuvi sniegt. Var arī nopauzēt šo sesiju. Ja, piemēram, saprotam, ka ar saviem spēkiem mēs to nevaram atrisināt, varam uzaicināt kādu arī no malas operatoru vai savu kolēģi. Ja? Šajā pašā sesijā to visu arī var darīt. Var arī, piemēram, pārsūtīt šo sesiju savam kolēģim, ja arī saprotam, ka tomēr netiekam galā. Šī ir diezgan laba funkcija. Var arī sesijā uzstādīt šo bezuzraudzības piekļuvi, uzstādīt arī mazāku šo apskatāmo logu, ja mēs vēlamies, teiksim tā, ne visu mūsu desktopu parādīt, var tikai maziņu daļiņu parādīt pašam operatoram. Var arī no mūsu puses, kā no operatora, mēs varam veikt restartu pašai ierīcei un nezaudēt šo sesiju, vai atkal mums nevajadzētu pārsēkties. Un kā arī ierasts, mēs varam ierakstīt šo sesiju. Nākamā funkcija, mēs varam pārsūtīt failus droši
uz abiem virzieniem, gan no operatora, gan arī uz lietotājiem, vai tā kā cilvēki, kas paprasīs šo palīdzību, mēs arī varam pārsūtīt failus uz abām pusēm. Kas vēl ir pieejams? Varam veikt arī video zvanu, sazvanīties ar klientu, varam, piemēram, sākt tērzēšanu, jeb čatu, atbalsta vairāki monitori, ir arī pieejams tāfeles rīks, mums vajadzīgs, teiksim tā, uzzīmēt kaut ko uz pašas tāfeles, arī tas ir pieejams. Var arī mainīt, piemēram, krāsu dziļumu, vai arī, piemēram, kopēt vai ielīmēt kaut ko no datoru uz datoru, var arī izmantot karstos taustiņus no tastatūras. Var arī apskatīt darbstacijas sistēmas informāciju, varam uzlikt tā kā aizkara režīmu, ja piespiedu melnais ekrāns, un, kad beidzās mums sesija, jums ir kaut kādas piezīmes no klienta vai no operatora puses, var šīs piezīmes arī uzrakstīt. Ja ir vajadzīgs, ka tā kā mājas darbs klientam, lai viņš izpilda, var šīs piezīmes arī pierakstīt. Un kā nākamais ir bezuzraudzības piekļuva. Var iestatīt pastāvīgu piekļuvi, uzinstalēt attālinātās piekļuvas agentu jebkurā Windows, Mac vai arī Linux datorā, iesatot ar šo piekļuvas paroli. Jūs varat uzstādīt neuzraudzītu piekļuvi arī neierobežotam skaitam datoru. Šie datori parādīsies tā kā jūsu pārvaldības panelī, un jūs varēsiet tiem pieslēgties, izmantot vienu klikšķi un arī piekļuvas paroli. Ko tad var arī darīt? Var izveidot datoru grupas, var kopīgot šīs grupas, var arī meklēt datorus pēc tā kā tagiem, ko mēs pēc tam esam tā kā uzstādījuši. Var arī meklēt pēc IP adreses un saglabāt arī datora saīsnes, var arī pamodināt, kā ir tā funkcija mums BIOSā, mēs varam uzstādīt tā kā wake up on LAN, aizsūdās paketi, un tad arī dators tā kā iesveidas iekšā. Var arī kopīgot failus un arī uzlikt daudzas citas funkcijas, kas ir redzamas ekrānā. Un, protams, kad iet runa par attālināto piekļuvi uz citām iekārtām, ir labi zināt, ka jūsu savienojums ir drošs, un arī par to ISO Online ir padomājis. Slaidā redzat daudzas aizsardzības metodes, kas tiek izmantotas, gan arī 256 bitu šifrēšana, gan arī izmantots ISO standarts un uzstādītas paroles, teiksim tā, par drošību ir padomāts augstākajā līmenī no ISO puses. Ir pieejams SSO, jeb Single Sign-On. Vienotā pierakstīšanā sistēmā ir tā kā piekļuvas kontroles sistēma, neatkarīgā programmatūras sistēmām, kas ļauj lietotājiem ar visām sistēmas parolēm izmantot vienu lietotāju un paroli. Ja, piemēram, mums ir kaut kāds uzstādīts Microsoft aktīvā direktorija vai arī Entra-ID, tieši šī lieta varēs palīdzēt sasaistīt un tā kā kopīgot. Maziņš ieskats, kā tad izskatās viss šī padarīšana. Tātad ir lietotājs, pēc tam ir konferences proksis, savienojas ar aktīvo direktoriju, pārbauda, vai tāds vispār lietotājs ir. Datu bāzē pārbauda, atpakaļ jau tad dot tā kā pieeju tieši šim. Var arī izmantot tieši jūsu unikālu korporatīvo stilu. Ja jums ir vajadzīga tā kā skaistāka pasniegšana tieši jūs pieslēdzaties mūsu kompānijai, ne kaut kādai citai, izmantojam mūsu korporatīvo krāsu, arī logotipu un arī citas lietas, kas ir tā kā pieejamas no klienta puses. Kāds tā kā varētu būt lietošanas tā kā piemērs? Piemēram, ISL sniedz tādu iespēju, ka ir lietošanas kupons. Tātad var izmantot neierobežotu skaitu datoru, var pēc pieprasījuma vai arī bez uzraudzības pieslēgties. Vienlaicīgi atbalstītāji tie ir neierobežotas, kamēr ir pieejamas minūtes. Tātad laika ierobežojums ar šo kuponu ir 500 minūtes, derīgs uz 1 gadu, un kam tas varētu derēt, tad būtu kaut kādi mazie klienti, kaut kāds uzņēmums, kam vajadzīga šī tehniskā palīdzība. Otrs gadījums, piemēram, uzņēmums ar vairākiem tehniskiem operatoriem, var sasniegties vairāki operatori uz vairākām darbstacijām, vai arī vienlaicīgi 2 vai 3 operatori uz vienu darbstaciju. Un, kamēr ir šīs minūtes, var droši sasniegties. Ir pieejama mākoņu licence, piemēram, lietošanas piemēriņš. Uzņēmums ar vairākiem atbalstītājiem, uzņēmums iegādājas tā kā vienu mākoņu pakalpojumu licenci, un visi atbalstītāji var pieslēgties jebkuram datoram, bet vienlaicīgi ir tikai viena aktīva sesija. Tātad viens operators var sasniegties tikai ar vienu datoru. Trešais pielietojuma gadījums, piemēram, uzņēmums ar vairākiem atbalstītājiem var iegādāties 3 mākoņu pakalpojumu licences, tātad 3 operatori var veikt vienlaicīgi aktīvās sesijas.
Var arī miksēt, piemēram, mākoņu licences un līdzlietošanas kuponus. Ja? Tātad uz mākoņu mums ir viena aktīva licence, tātad viena aktīva sesija, un var arī piepirkt klāt uz šo lietošanas kuponu. Tātad, ja jums ir vajadzīga vismaz kaut kādas 5 paralēlās sesijas, to visu arī var organizēt. Un tas pats arī nākamais gadījums, tātad mums ir vairākas licences ar mākonī, tātad 4-5 operatori un vajadzīgi vēl papildus, vai arī vienlaicīgās sesijas vajadzīgas tā kā uz vairākiem datoriem, tātad šo arī var visu miksēt un arī izmantot savām vajadzībām. Mās ieskats uz pašu licencēšanu, tātad ir šis te pirmais plāns pay per use, tātad ir kuponiņš, pēc tam ir mākoņa licence, ir arī on-premises, tātad self-hosted, ja mums ir tā kā kaut kāds uzņēmums, kurš neizmanto tā kā interneta piekļuvi, ir diezgan parocīgi. Mēs varam sasaikties, piemēram, esot vienā pilsētas galā ar citu, ja mums ir tā kā lokālais tīmeklis, mēs varam piesaikties pie šī datora un nekur tālu nebraukt, bet vienkārši sasaidzamies un visu vajadzīgo izdaram, kas ir vajadzīgs no klienta vai pieprasījuma puses. Un pēc būtības ar šo no manas puses būtu viss. Varbūt ir jums kādi jautājumi, priecātos viņus uzklausīt. Droši arī viņus rakstam Q&A sekcijā, arī čatiņā. Jā, redzu jautājums. Vai vienu kontu var lietot vairāki lietotāji? Jā, var lietot, ja, piemēram, ir šī licence, kas ir uz, piemēram, uz vienu lietotāju, var izrakstīties uz vienu datoru, pēc tam pierakstīties uz citu. Pats galvenais ir, kāda jums ir tā licence. Jā, ja ir uz vienu vienlaicīgo sesiju, tātad uz vienu sesiju jūs varat arī izmantot. Jā, uz vienu datoru, viena sesija. Ja ir šis pay per use kupons, tātad drusku plašākas ir šīs iespējas. Jā, kā minēju, ESL online var lietot arī uz telefona, gan Androids, gan arī iOS ierīces var sasaikties no telefona uz telefonu, no telefona uz datoru, kas ir diezgan parocīgi. Ja mēs esam, piemēram, steigā braucam vilcienā, bet saņemam tā kā zvanu no klienta, tā un tā vajadzīga palīdzība, bet dators nav par rokai. Sasvaidzamies ar ESL, veidojam šo sesiju un salabojam visu, kas ir darāms uz klienta datoru. Jā, paldies jums. Ja vairāk jautājumu nav, tad liels jums paldies, ka piedalījāties, un tad gaidīsim jūs arī nākamajā ceturtdienā mūsu kiberdrošības dienā.